Un tagad vārds Latvijas Universitātes komunikācijas studentu nodaļas docentei, mēdīju pratības ekspertei un mūsu pētījuma vadošai autorei Klintai Ločmalē, lai gan, man liekas, man viss šis garais nebija nemaz jāsauc, jo visi tāpat zina, kas ir Klinta. Labdien un sveicināti! Paldies par brīnišķīgo pieteikumu un ļoti liels prieks redzēt jūs šeit tādā kuplā skaitā. Paldies par iespēju šodien iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem, un tas ir pirmais šāda veida medijpratības ilgtspējas un ietekmes, medijpratības projektu ilgtspējas un ietekmes izvērtējums Latvijā, un mērķis bija paskatīties no tādas tālākas perspektīvas, cik tad ilgtspējīgi ir Latvijas medijpratības projekti un kāds priekšstats par to ir pašiem projektu veidotājiem. Nav noslēpums, ka daļai no šiem projektiem autore vai līdzautore esmu es pati, tāpēc šos projektus izvērtēja Jānis Buhalts no Vidzemes augstskolas. Un tad, kad pētījums jau bija paveikts, pie manis arī atnāca šī pētījuma moto, ko iztulkoja no angļu valodas. Tuvumā redzami tikai koki, no attāluma redzams mežs. Un to arī aicinu šobrīd turpmākajos slaidos paskatīties kopskatā uz to, kādi ir Latvijas medijpratības projekti. Vispirms par pašu pētījumu. Tas sastāvēja no 3 daļām. Pirmkārt bija 27 Latvijā veidotu medijpratības projektu kvantitatīvais izvērtējums. Tie ir tie projekti, kas radīti 3 gadu posmā līdz 23. gada jūnijam. Publiski pieejamā informācija, publiski pieejamie materiāli. Otrā daļa savukārt bija 13 medijpratības projektu veidotāju aptauja. Kopumā jāteic 15 projektu veidotāji ir radījuši šos 27 projektus, iniciatīvas, pati šo aptauju neaizpildīju, viens neatsūtīja, rezultātā ir 13 respondenti, kuri uz atvērtiem jautājumiem sniedza vairāk vai mazāk atklātas atbildes, ko viņi domā, kāda ir situācija medijpratības laukā Latvijā. Un trešā daļa ir intervijas ar šo projektu potenciālās mērķa auditorijas pārstāvjiem. Un ļoti izaicinoši tādā īsā laikā 15 minūtēs iespiest 30 lapu pētījumu, bet mēģināšu uzlikt tādus galvenos akcentus, kuriem tad pievērst uzmanību. Un sākšu ar metodoloģiju. Droši vien jums interesē, pēc kādiem tādu parametriem un kritērijiem šie projekti tika analizēti, un šeit es ņēmu talkā teorētiķu Soņas Livingstones un Juliana Makdugala piedāvātās pieejas, tāpat arī Lielbritānijas komunikācijas regulātora Ofcom redzējumu, kā tad mērīt medijpratības projektu efektivitāti un ilgtspējību. Un sāksim tad ar slaidiem un rezultātiem. Pirmkārt, raugoties uz medijpratības projektu finansētājiem, ļoti liela proporcija, 11 projekti ir finansēti no starptautisko partneru budžeta un tikpat 11% no valsts budžeta, kas kopā veido 80% no visi aplūkotā medijpratības projektu finansējuma. Tātad izšķiroša un ļoti būtiska daļa, lai vispār Latvijā pastāvētu un varētu veidot medijpratības projektus. Skatoties uz aktivitāšu regularitāti, vairums no šīm aktivitātēm ir vienas reizes pasākumi. Proti 20 no 27 ir tādi, kur ir izveidots materiāls un ir notikusi prezentācija, un tālāk kādas aktivitātes vairs nenotiek. Protams, daļā gadījumā tas ir objektīvi. Ja ir radīta grāmata, tad tā ir noprezentēta un tālāk aktivitātes neturpinās, taču kopumā raugoties uz ilgtspējību, šāda fragmentācija, šādi daudzi, mazi, īsi projekti šo ilgtspējību noteikti neveicina. Un ir tikai 3 projekti, kuru aktivitātes ir notikušas regulāri viena gada ietvaros. Tātad tikai 3 no 27. Taču neraugoties uz to, projektiem ir arī tāda stiprā puse, un tas ir materiālu atkal izmantošanas potenciāls. Tas nozīmē, ka vairums no šiem materiāliem ir ar kaut kādu paliekošu rezultātu. Vai nu tā ir grāmata, video vai, piemēram, mācību stundu plāni skolotājiem. Skatoties uz projektu tiešo mērķa auditoriju, šeit arī pārsteigumu nav. Galvenokārt ir uzrunāti jaunieši, bērni, bibliotekāri, skolotāji, bet vismazāk 2 projekti ir bijuši adresēti senioriem. Un šeit mēs pasakā nonākam pie vietas, kur uz jautājumu spogulīts, saki man tā, ir jābūt gataviem dzirdēt arī neglaimojošas atbildes, jo nākamie slaidi uzrādīs arī kopumā projektu ainas trūkumu.
trūkumus. Un pirmais ir saistīts ar projektu nolūku. 2/3 no projektiem pārsvarā ir orientētas uz teorētisku izglītošanu, uz vieslekcijām, semināriem, materiālu sagatavošanu, kamēr tikai 1/3 no materiāliem ir vērsta uz to, lai attīstītu ne tikai teorētiskās zināšanas un izpratni, bet arī sekmētu praktiskas prasmes, kā kaut ko darīt, attīstītu praktiskus soļus. Tātad tikai 1/3 daļa apvieno un kombinē gan zināšanu iedošanu, gan arī praktiskās prasmes. Un, ja mēs skatāmies uz projektu novitāti, tad aicināšu jūs pievērst uzmanību pirmajai rindai, kur redzams, ka ļoti nelielai daļai, būtībā 3 līdz 4 projektiem piemīt izteikta novitāte vai nu mērķa auditorijas, tematiskā vai praktisko metožu ziņā. Lielākai daļai šī novitāte ir vai nu izteikta daļēji, vai arī nav saskatāma. Te gan ir jānorāda, ka nav obligāti visiem projektiem būt ar izcilu novitāti. Dažkārt ir nepieciešami arī rutinizēti projekti, kas pilda noteiktu funkciju, sasniedz mērķa auditorijas, kuras jau ir uzrunātas, piedāvā jaunus materiālus, taču ir ļoti būtiski, ka ir arī projekti, kas ir kā flagmaņi, kas iet pa priekšu, kas ienes kaut ko jaunu, kas ienes kaut ko inovatīvu, un savā ziņā tas, ka tik maz projektu, kuriem mēs varam atzīmēt šo izcilo novitāti, var arī palēnināt visa medijpratības lauka attīstību, jo trūkst tā svaiguma, trūkst to ideju un lielākoties tiek atkārtotas rutinizētas pieejas, kādi droši pārbaudīti ceļi, droši pārbaudītas metodas, varbūt baidoties eksperimentēt, un, protams, tas jau arī ir saistīts ar finansējumu, kas arī ir nepieciešams, lai to novitāti varētu pacelt. Runājot par satura izcelsmi, vairums no projektiem ir ar oriģinālu saturu radīti šeit pat Latvijā, bet 6 no tiem ir adaptēti. Lielākoties tās ir dažādas medijpratības spēles. Un skatoties uz to, cik lielu proporciju no šiem projektiem tomēr ir oriģināli veidota, tas ir pozitīvi vērtējams, ka daļa no projektiem ir arī no ārzemēm, kas ir ne tikai mehāniski tulkota, bet arī adaptēta Latvijas kontekstam. Un skatoties tālāk uz projekta spēju radīt pārmaiņas sabiedrībā. Teorētiķi rosina, ka medijpratības projektam jāspēj sabiedrībā radīt kādas pārmaiņas kaut vai tajā, kā sabiedrība lieto mēdījus vai skatās uz kādu jautājumu. Nu šeit to maksimālo 2 punktu vērtējumu neviens projekts nav ieguvis, taču vesela virkne 18 projekti ir saņēmuši 1 punkta vērtējumu, kas nozīmē, ka tā ir daļēja spēja radīt kādas pārmaiņas, un tas, manuprāt, jau ir labi. 9 projektiem šī spēja radīt pārmaiņas ir salīdzinoši minimāla vai arī nav saskatāma. Vienlaikus te gan arī jānorāda, ka ir ārkārtīgi grūti salīdzināt milzīgas projektus, programmas uz vairākiem gadiem ar daudz lielāku finansējumu, ar kādām mazākām, var teikt, mikro līmeņa aktivitātēm, kur tā spēja radīt pārmaiņas arī īstermiņa pasākuma dēļ, tikai tādēļ, ka tas pasākums notiek vienu reizi, ir daudz mazāka nekā pasākumiem un projektiem, kas ilgs, piemēram, 1 gada ilgumā. Un pārējām pie otras daļas un aplūkosim īsi dažus aspektus no tā, ko uzsvēra medijpratības projektu veidotāji šajā aptaujā. Un viens no jautājumiem bija saistībā ar viedokli par medijpratības īstermiņa aktivitātēm, kā tās tiek vērtētas. Un šeit tas viedoklis sadalās divās daļās. Ir vieni, kuri ļoti kritiski vērtē īstermiņa aktivitātes, vairāk izsakot atbalstu ilgtermiņa medijpratības aktivitāšu norisē, kamēr otri ir vairāk tādi samiernieciskāki un norāda labāk tādas nekā nekādas. Labāk notiek arī īstermiņa aktivitātes, un tā ir iespēja ātri reaģēt, iekļaut kādu aktuālu tematu, kas ir parādījies, un tas ir labāk nekā, ja aktivitātes nenotiek vispār. Raugoties uz projekta efektivitātes mērīšanu, šeit organizācijām un individuāliem ekspertiem ir dažāda pieredze. Sākot ar to, ka medijpratības projektu efektivitāte vispār nav mērīta, turpinot ar to, ka
tas ir darīts tikai kvantitatīvi, skaitīti spēles spēlētāju skaits, semināra dalībnieku skaits vai arī skatītas reakcijas sociālajos mēdījos. Un ir arī trešā daļa, kuri ļoti nopietni tam ir pievērsušies ar īpaši izstrādātu metodoloģiju, ar pirms un pēc pētījumu veikšanu, rezultātu salīdzināšanu un tā tālāk. Un šeit man gribējās iekļaut vienu citātu, man gribējās ielikt daudz vairāk, un liels paldies visiem pētījuma dalībniekiem, kuri dalījās ar savām pārdomām, bet šis citāts vedina uz pārdomāt to, cik tad liela jēga ir šādam formālam medijpratības projekta efektivitātes vērtējumam, jo dažkārt tas tiek veikts tikai tāpēc, ka to pieprasa projekta finansētāji. Tas mēdz būt arī tādā ļoti vispārīgā, kvantitatīvā līmenī, bet īsti par to, cik tad tās, piemēram, mūsu apmācības ir bijušas nozīmīgas, noderīgas un vai atstājušas kādu efektu, no tādas īsi atķeksējumas anketas noskaidrot mēs nevaram. Un skatoties uz izpratni par medijpratības projekta ilgtspēju, šeit varam sadalīt divās daļās. Viena ir tātad aptaujas dalībnieku norāde uz to, kam ir jāpiemīt, lai pašā projekta plānošanas posmā, projekta plānošanā jau ieliktu tam šūpulī visu nepieciešamo, lai tālāk projekts un tā rezultāti būtu ilgtspējīgi. Un sākot ar finansējumu, profesionālu komandu un turpinot arī ar projekta mārketingu, vairākās atbildēs arī izskanēja tas, cik ļoti nozīmīgas ir komunikācijas aktivitātes, lai sasniegtu auditoriju un informētu par paveikto. Savukārt, otra daļa tā tad ir, kam ir jāpiemīt, lai paši projekta rezultāti būtu ilgtspējīgi. Un te nu ir virkne, kur tikai daļu varēja iekļaut slaidā, sākot ar to, ka šie projekta rezultāti ir aktuāli ilgākā laikā, tie nenoveco, tie regulāri tiek izmantoti, tie ir noderīgi politikas plānotājiem. Tāpat projekts rada kādu turpinātību, vai nu tā turpinātība ir jauni citi projekti, varbūt tie ir jauni apmācīti medijpratības treneri, varbūt tā ir kādas diskusijas raisīšana sabiedrībā. Tātad projekts ir atstājis kādu rezonanci, atstājis tādu pozitīvu ietekmi, un arī projektu veidotāji norāda, ka viens no ilgtspējas kritērijiem ir arī izmērāms kādas grupas, kādas auditorijas medijpratības pieaugums. Un ļoti interesanti nākamais slaids. Tad, kad vaicāju aptaujā, kāds tad ir Latvijas medijpratības projektu ilgtspējas vērtējums, kā praši projektu veidotāji teiktu, cik ilgtspējīgi ir projekti, mums medijpratības projekti Latvijā, tad nu šeit atbildes ļoti atšķirīgas, pat polāras. Un, ja skatāmies, tātad sākot ar ļoti optimistiskām, ka domāju, ka ļoti ilgtspējīgi, kopumā vidēji labi, turpinot ar tādu viduvēju vērtējumu, nepārāk ilgtspējīgi, pat tiešām ilgtspējīgu projektu titulu var piešķirt vien dažiem, līdz pat ļoti kritiskam vērtējumam nav neviens projekts, kurš būtu īstenots un aktīvi darbotos ilgtermiņā. Tiesa, šeit gan ir jānoprecizē, ka tas ir atkarīgs arī no pašu medijpratības projektu veidotāju zināšanām, kas tad mums notiek nozarē, kas mums notiek medijpratības projektu ainavā, taču, kā redzams, tā izpratne ir ļoti, ļoti atšķirīga, kādi tad kritēriji veido to, ka mēs kādu projektu varam saukt un apzīmēt kā ilgtspējīgu. Un skatoties tālāk par medijpratības projektu finansējumu, kas nāk no starptautiskiem partneriem, šeit arī domas dalās. Ir viena daļa respondentu, kuri norāda, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tā ir prakse arī ārzemēs, ka mums cita ceļa Latvijā nav, un redzot, ka starptautiskie partneri finansē 40% no pētītajiem medijpratības projektiem, tad tas ir skaidrs, ka tā finansējuma daļa ir ārkārtīgi būtiska un vajadzīga, un arī tiek saskatīts ieguvums, ka starptautiskie partneri vienlaikus dodot finansējumu atnes arī kādas idejas, varbūt arī par jaunām mērķa auditorijām vai tematiem, kurus izmantot šajos projektos. Bet ir otra daļa ar atbildēm, kas vairāk saskata riskus sabiedrībā, ka neatkarīgi no tā, kas finansē projektu, vai tās ir valsts iestādes no valsts budžeta, vai tie ir starptautiskie partneri,
partneri, ka sabiedrībā radīsies aizdomas, ka vai nu valsts, vai nu kāda cita valsts, Amerikas Savienotās valstis mums māca kaut ko domāt, māca kā domāt, un vairāk tiek uzsvērtas šīs bažas un tāda kā neusticēšanās finansējuma dēļ. Un te nu esam nonākuši pie rekomendācijām un ļaujiet man iepazīstināt ar 2 no kopumā 10, kas lasāmas šajā pētījumā, un tās vairāk attiecas uz to, cik ļoti dažāda ir mums Latvijas medijpratības nozares pārstāvju izpratne par to, kas ir ilgtspējīgs projekts, kāds ir ilgtermiņa projekts, un tā tālāk. Tādējādi būtu vērts segmēt diskusiju, lai šos jautājumus pārunātu, apspriestu un varbūt arī izveidotu kādas vadlīnijas, kas varētu kalpot kā atskaites punkts pēc tam jau rakstot un plānojot nākamos projektus. Un, lai gan medijpratības jomas cilvēki ir ļoti čakli uz pašizglītošanos, apmeklē konferences, seminārus un šādus pasākumus, būtu vērts arī organizēt kādas apmācības, kur būtu iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi par to, kā tiek mērīta projektu efektivitāte, kā tiek uzskatīts, kāds projekts ir ilgtermiņa projekts, jo šī aptauja parādīja ļoti atšķirīgu izpratni par ilgtermiņa projektiem, atbildēs dēvējot tādus, kas ir dažu nedēļu ilgumā, līdz pat tādiem, kas ilgst 7 gadus. Un tā izpratne par to, kur tad mēs liekam robežu, kur beidzas īstermiņa un kur sākas ilgtermiņa projekts, tā mums ir ļoti atšķirīga. Tāpat arī ilgtspējas kritērija, jo, kā redzējām tajā slaidā ar mazajiem citātiem, mēs Latvijas medijpratības projektus arī vērtējam ļoti, ļoti atšķirīgi, sākot no tā, ka tie ir ilgtspējīgi, līdz tam, ka tiem trūkst šī raksturojuma. Tādējādi tādas apmācības un diskusija varētu nodrošināt tādu vienotāku redzējumu un stiprināt nozari kopumā, lai mēs vismaz zinātu to mērķi, uz kuru tiekties, plānojot nākamos medijpratības pasākumus, lai gan, protams, tam visam pamatā jau ir arī finansējums. Un šeit no savas puses saku paldies jums par uzmanību un atgriežoties pie sākumā minētā salīdzinājuma ar kokiem un mežu, vēlos mums novēlēt, lai mums netrūkst gan tādas tālākas perspektīvas, gan arī pietuvinātāka skata uz Latvijas medijpratības nozari. Paldies! Ir pāris minūtes laika jautājumiem arī Klintai. Vai kādam ir? Kamēr kāds apdomājas, es vienmēr esmu gatava uzdot jautājumus. Man interesē, kā jūs definējāt, kas ir novitāte projektā, kas nav? Jā. Gaidījušā. Un mums darbā ir arī pētījumā ļoti sīki atšifrēt. Tātad tā izcilā novitāte ir projektiem, ja mēs skatāmies, piemēram, mērķauditorijas ziņā, tad tie ir projekti, kas uzrunā mērķauditoriju, kas līdz šim Latvijā vai nu nav uzrunāta līdz projekta īstenošanas brīdim, un būtībā projekts ir deju pirmais, vai arī ir uzrunāta, bet tas ir darīts reti, sen vai ļoti fragmentāri, vai arī šī mērķauditorija nav viegli sasniedzama. Tā varbūt ir mērķauditorija, kuru daudz grūtāk uzrunāt, kurai daudz grūtāk tikt klāt. Līdz ar to tas ir tāds izcilās mērķauditorijas novitātes definējums. Ja runājam par metodēm, tad tas pats attiecas arī uz izmantotām metodēm. Vai tas ir vienkārši seminārs vai vieslekcija, kas ir diezgan angļu valodas vārdiem runājot basic paņēmiens, kā tiek organizēti medijpratības pasākumu, vai tur ir izdomāts kaut kas interesantāks, kā praktiski strādāt ar cilvēkiem, kā viņiem nodot šīs prasmes, kādā veidā tas tiek darīts, vai tie ir jau tādi ierasti ceļi, kas vairs nevienu nepārsteidz, vai kaut kas, kas mums Latvijā tik bieži nemaz nav, kaut kas sarežģītāks, piemēram. Un tas pats arī attiecas uz tematiem, vai tie ir ierastie temati, kaut vai dezinformācijas atpazīšana, vai ir iets dziļāk meklēts kāds aspekts, vai ir tematu kombinācija, kas ir ļoti interesanta, kas Latvijā līdz šim vēl nav bijusi. Rihardam jautājums. Rihards Bambals valsts kancelei. Man jautājums, tur bija tā kritika sākumā tajā vienā no slaidiem par to, ka lielākai daļai pētījumu trūkst mērīšanas par efektivitāti un vispārējo. Ko labā prakse varbūt tās caur to pētījumu šo vai caur citu, kas būtu tas labais zelta standarts vai kaut kas, uz ko tiekties?
Jā, paldies par jautājumu. Pētījuma pilnajā versijā ir iekļauti arī citāti no respondentu sniegtajām atbildēm, kur daži arī padalās. Kā tad tiek mērīta medijpratības projekta efektivitāte, gan ar pirms veicot tātad mērījumu auditorijā, pirms notiek kāda iedarbība, intervence, un mērot pēc tam, un mērot ne tikai uzreiz pēc apmācību beigām, bet, piemēram, pusgada laikā, lai skatītos, vai tas rezultāts ir noturīgs, vai tas saglabājas laikam ejot laika gaitā. Tādējādi tas ir tāds labais piemērs, kur tam ir veltīta uzmanība un dažkārt pat piesaistītas pētījumu aģentūras šādu pētījumu veikšanai. Jo lielākoties, ja tas tiek veikts pašu spēkiem, tad tas vairāk ir tāds kvantitatīvas anketīnis, ko dalībnieki aizpilda, atķeksējot uzreiz pēc apmācībām, piemēram. Bet pilnā pētījumā tur būs iekļauti citāti, un tur varēs palasīt, kāda ir tā labā prakse plašāk. Vēl jautājumi? Jā. Zana Akmeni, Latvijas universitāte, izvērtējot šo projektu ietekmi un ilgtspēju, vai aptaujā bija kādi jautājumi par projektu savstarpējo sadarbību, pēstniecību, vai viņi ir atsevišķi koki, vai viņi redz savus kaimiņus? Ļoti labs jautājums. Šo gluži mēs nejautājām, taču vērtējot pašus projektus kvantitatīvi, ir sadaļa, vai projekts ir individuāli kā projekts, vai tā ir daļa no kāda lielāka projekta. Un tur parādās atšķirīgi. Ir gan daudzi maziņi projekti, kas ir tapuši kā tiešām vienas reizes pasākums, gan arī mazi projekti, bet kas ir daļa kā zars no kāda lielāka projekta, piemēram, AIREX Baltijas medijpratības programmas, kas Latvijā darbojās vairākus gadus, strādāja ar vairākām augstskolām, un līdz ar to tur bija vairāki apakšprojekti, kas bija daļa no lielās programmas. Paldies!